Sveiciens ikvienam šajā projektā Sarunas ar kakao. Neaizmirsti uzspiest abonēt šim kanālam un like video, lai nenokavētu visas nākamās epizodes. Kā jau jūs redzat, šodien es neesmu viena. Projekts ir drusku pamainījies, ir jaunumi, un visas turpmākajās epizodes es būšu kopā ar Katrīnu. Un Katrīna jūs šodien arī iepazīstinās ar šīs dienas viesi. Jā, šodien mēs esam ļoti skaistā vietā Ziedlēs. Tie ir mūsu jaunie atbalstītāji spa un atpūtas vieta. Un mēs atrodamies pie vienas no stikla istabām. Un mūsu viesis ir Elīna Everte, kas darbojas ar somatisko enerģiju un ar sieviešu veselības jautājumu vai par ieguņu tēmu. Un šodien Elīna mums diezgan dziļi atklāja savu sajūtu par sievietes veselību un kā viņas ceļš ir atvedis viņu līdz ieguņu tēmai. Čau, Elīna! Paldies, ka tu esi ieradusies pie mums. Visas epizodes mēs sākam ar vienu un to pašu īpašo jautājumu, ko tev nozīmē iet savu ceļu. Jā, čau tev, čau tev. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani. Atbildot uz jautājumu, ko man nozīmē iet savu ceļu. Man liekas, tas ir jāievelk tā dziļa elpu un jāizjūt no ķermeņa, lai tas nenāk no prāta, jo prātā mēs daudz ko varam izdomāt, bet tā pirmā sajūta rodās tiešām ķermenī un laikam būs tā atbilde tāda, ka manā pēdējā dienā, kad nezinu, kur man būs tā pēdējais mirklis gultā vai kur, kad atskatoties uz savu dzīvi, lai nebūtu tāda sajūta, kāpēc es neizdarīju to. Kad es varu atskatīties uz dzīvi un saprast, es esmu izdarījusi visu, ko es esmu vēlējusies, un tas ir ne tikai man, bet arī būt servisā arī pārējiem cilvēkiem. Laikam tas būtu tas piepildījums. Jā, paldies. Man to vajadzēja dzirdēt. Ļoti iedvesmojoši. Bet, tu šobrīd ļoti daudz darbojies vairāk tajā sievišķības lauciņā. Tu vairāk sāc fokusēties uz to sievišķo vispār veselību kā tādu. Un nav daudz cilvēku, kas runā tik ļoti fokusēti par vispār iegurni, sievišķību, visām šīm tēmām. Tā kā liela daļa no šīs sarunas būs par un ap to. Un tad varbūt tu vari arī pastāstīt, kā jo tu sākumā darbojies ar kundalīni, pēc tam ne vispār ar kriya joga, tad ar kundalīni, pēc tam jau tevi uz somatiku un arī elpas dažādām praksēm veda, un tad to visu tā kā izmēģinot, izdarot, tu nonāc pie šīs tādziņas, ka tev ir jāfokusējas uz to sievišķo, vai ne? Kas bija tas, kāpēc tieši? Kā jau tu minēji, tā kriya joga bija pašā sākumā, un tas bija mans ceļš, kā es sāku atgriezties pat pie savu ķermeņa, sāku sajust, un sāku sajust, kas vispār notiek ar mani. Un šis mans ceļš sākās, kā varētu teikt, no galvas, ejot zemāk, un atnākot līdz iegurnim, līdz dzemdei, kas ne tikai ir orgāns dzemde, bet man ļoti patīk, kā viena meitene man Instagramā uzrakstīja dzemdīte, un es viņu saucu ar lielo D, nevis ar mazo D. Un, nonākot, tas ir tas mans ceļš, kā es esmu nonākusi, un tas lielais ceļš man bija atgriezties savā ķermenī, jo mēs, man liekas, jau pirms mēs sākām runāt, ka mēs braucām uz šejieni, kur mēs dzīvojam, viss ir radīts, kā mēs darbojamies, no 9 līdz 5 jāstrādā, viss ir šī pašlaik rūstājas, mēs dzīvojam tajā vīrišķajā enerģijā. Vairāk kā mēs darbojamies kā vīrieši, nevis ar sievieti, mēs neesam savā ķermenī. Piemēram, mums sākās mēnešreiz, mums ir jāiet uz darbu, vienalga mēs krītam, gāžamies ģīzpēc, mums ir jāiet uz darbu. Tāpēc, ka mums ir jāstrādā, bet pieņemsim, vīriešiem nav šīs tādājas, un tāpēc mēs esam pielāgot, mums jāstrādā. Un es biju ļoti, ļoti savā vīrišķīgumā, pilnīgi strādājot tikai no prāta, no galvas un nebūt savā ķermenī. Nejust un pat būt bail būt savā ķermenī. Un tāpēc pamazām ejot savu ceļu, es esmu nonākusi
līdz savam iegurdim, līdz savai dzemdēji un ko tas man dod. Un tāpēc caur savu pieredzi es arī dodu pārējiem, jo es uzskatu, lai es dotu kaut ko, man pašai tas ir jāpiedzīvo. Es arī gribēju tev pateikt paldies, ko dari, jo īstenībā ir ļoti maz tādi tiešām zinoši speciālisti, kas strādā ar šo tēmu, kā sievietes veselību. Un man arī aktuāls jautājums bija par šo, un es tādā intuitīvā ceļā to atklāju, bet es būtu ļoti pateicīga tajā brīdī, ja man būtu tāds speciālists bijis. Un mans tāds jautājums vai salīdzinājums, vai tu vari piekrist tam, vai arī paskaidrot sīkāk. Man nesen atnāca tāda informācija, kad sievietes iegurnes vai dzemde ir salīdzinājuma tā kā ar dāmas kārti, kā spoguļattēlā, kad viņai ir tā kā ķermenis uzzīmēts no centra uz augšu. Un ka tā doma ir, kad mūsu dzemde ir atspoguļojums mūsu kaklam uz leju. Un kā to varētu paskaidrot sīkāk? Pilnīgi tā arī ir, jo īstenībā... Vajadzētu pielikt to bildīti. Vai ne? Ir internetā var atrast, jā. Jo, kad mēs radamies kā bērns, jā, kā cilvēks, mums mātes vēderā dzemdē, kas ir tas pirmais, kas rodās, kas attīstās, ir mūsu iegurnis un šeit mūsu zogs. Pēc tam iet tikai mugurkauls, kas liekas, taču mugurkauls, tas ir tas, kas mūs uztur. Nē, diemžēl nav tā. Šīs ir tās pirmās daļas, kas rodās, un pēc tam viss pārējais. Tātad tur ir tas lieta, mēs visu laiku, šī daļa mums dod signālus. Un tā ir manā praksē, ir, kad sievietes atnāk un vēlās dziedināt iegurni, dziedināt dzemdi, bet sākot strādājot, es varētu pateikt, 95% no visām uzreiz nāk vaļā kakls. Man ar tā bija tavā aktivizēšana. Tieši tā, un strādājot ar kaklu mums atverās iegurnis, vai arī otrādi strādājot iegurni atverās kakls. Un dažreiz ir tā sanāca, ka nav gluži neviens neapmierināts, bet kā tu nestrādāji ar iegurni tajā man sesijas laikā, bet tas ir tas, kas tie paliek. Jo katrs mūsu ķermeņiem mums ir taisnās līnijas, tad iet pa diagonāli, šādi, iet šādi un šādi, un šie visi tie kontakti, ja mēs pieņemsim, mēs strādāju ar labo pusi iegurnī, pieņemsim, es strādāju ar kreiso plecu, un viņš uzreiz atsauksies tavā labajā iegurnī, tā kā mums jau viss ir kopā. Tā kā burvīgi, ka tev arī ir savs ceļš ejams ceļā. Varbūt arī mums kā sievietēm ieteikt, ko mēs varētu ikdienā darīt, lai uzlabotu to, vai kam būtu jāpievērš uzmanība? Tieši ja runā par iegurņu jautājumu. Pirmais, man liekas, es jau gribētu vispār runāt par to, ka katram vīrietim, sievietei, mēs neapzināmies, cik mums ir ļoti liels spēks ir mūsu rokās. Mēs domājam, ka mums vajag kaut kādas spējas, lai mēs sajustu, lai mēs novadītu enerģiju. Mūsu rokās ir neizmērojams spēks. Un tikpat labi mēs varam piemērdot. Tu piecelies no rīta, nomazgājies, un tu gribi uzlikt krēmu uz savu ķermeni. Uzliec krēmu, plak. Un kāds tās sajūtas? Tev arī būs plak. Bet iedomājies, tu uzspied to losjonu, un tu virzi par savām rokām, savām krūtīm, pa kājām. Kas to devam ķermenim? Tas dod tādas patīkamas sajūtas. Tad salīdzini vienu vai otru. Tas ir tas pats, kā tu attiecies pret savu ķermeni. Un lielāko daļu mums nevajag nekādas dziediekus, nezinu kādas spēkus. Mēs pašas ar sevi varam. Tikpat labi, vakarā ejot, gulēt, apgulies, elpa dziļas, ieelpas, dziļas izelpas un sāc pieskārties savai dzemdei, savam iegurnim. Un šis pieskāriens nav atkal tāds. Mēs ejam lēnām, sajūtot. Es pieskaros, es pietuvojos tev. Un galvenais ir tas nodoms, ko tu jūti, kā tu ej, kāpēc tu ej. Un tā ir pamazām tu vari sākt jau sakontaktēties, pieņemsim savu iegurni, sākt runāt. Tas bija mans īstenībā pirmie soļi manā dzemdes aktivizācijā, atmošanā. Es vienkārši ar viņu runāju. Es runāju kā ar savu draudzeni.
Un tikpat labi pateicos dienas beigās, pateicos par to, ko man ir devis mans ķermenis, mans iegurnis. Un tas ir arī, jā. Jā, tā ir dialogs. Tieši tā, tieši tā. Tā ir tā kā mūsu draudzene, tā ir balss. Un tas ir vienkārši veids, kaut gan tas, ja mēs, ja cilvēks ir vai sieviete nav kontaktā ar ķermeni, tas nav vienkārši ķermenis, veids, kā atgriezties pie sevi ķermeni, vienkārši sevi sajust, aptausot un runājot. Jo tikpat labi, vai mēs tiešām sniedzam to savu mīlestību savam ķermenim, mēs vienmēr gaidām no partnera, lai man tur apmīļo, lai mums tur sajūt, tad būs pilnība, mēs būsim apmierināts. Mēs visi vēlamies sajust mīlestību, visi, bet mēs nedodam paši sev to mīlestību. Tur jau tā lieta. Sākam ar to. Jā, bet zini, ir cilvēki, kas jau tā kā ir uz kaut kāda tā ceļa, kas jūt, ka kaut kas tur nav, vai ne? Bet mēs jau arī pirms tam runājām braucot, ka arī es esmu novērojis to, ka ļoti ilgi mēs sievietes dzīvojam ar kaut kādām šīm sajūtām, emocijām, sevi, domājot, ka mēs esam tādas vienas, kaut kādas, ka something is wrong, tā kā ar mani kaut kas nav kārtībā, jo es tur kaut kā jūtos citādāk kaut kādos konkrētos brīžos, bet tad, kad tu satiecies kaut kādās šādās vidēs, kur par to runā, tu saproti, ka gandrīz katra tur otrā, vai nezinu, katra vismazai sieviete iet šim te cauri kaut kādā dzīves posmā. Un kas, pieņemsim, ja tagad kāds mūs klausās, kurš domā, labi, kas var zināt, ka man kaut kas ir labi vai nav labi. Kas ir tās tā kā pazīmes, kas liecina, ka tavs iegurnis ir tā kā, tur to enerģiju lieko, tur to traumu kaut kādu, tos pārdzīvojumus? Mēs noteikti varētu visu dienu par to runāt, un tieši arī no enerģētiskā plāna vai arī no fiziskā, ko es varu ļoti ieteikt katrai sievietei, kaut vai braucot ar mašīnu 3 reizes dienā vai vismaz 1 reizi dienā mēs sākam. Paskatāmies, kas notiek iegurnī un tieši dzimuma orgānos muskuļos. Vai mums viņi ir sarauti? Visu laiku iekārt tā sajūta, ka mēs vēlamies, ka mēs ejam uz toaletu un mēs aizraujam ciet, ja, to sajūta. Akal procentāli man vienmēr gribās iespraukties. Man liekas, 90% sievietes mums ir muskuļi, tas angliski hypertension. Mums visām ir tie muskuļi sarauti. Tātad, ko mums nozīmē? Sarauts muskulis mēs konstanti dodam savām smadzenēm, mums ir stress. Pirmkārt, Lāsma, tu jau noteikti zini, jo tu strādā vagus nervs, un viņš mums beidzās iegurnī. Tātad visu laiku stress, mēs dodam vagusam nervam signālu, mēs esam sastresojuši. Tātad tas jau aiziet uz mūsu uz digestive gramošanas sistēmu. Tātad mums nestrādā gramošana, atkal jau veidojās nākamās lietas, mēs tālāk sūtam atkal stresu sirds, mēs visu laiku elpojam, nenormāli ātri, un tas viss mums aiziet uz smadzenēm. Ja mums ir stress kā sievietei, dzimuma orgānos šie muskuļi ir sarauti, kāda mums vēlme ir intimitātei? Pilnīgi nav. Stresīgā sievietei tas ir lielākais ienaidnieks, lai veidotu mīlošas attiecības. Tas ir viens. Otrs, ja mēs skatāmies no enerģētiskā punkta, ja mēs neesam saskarsmē ar savu iegurni, saskarsmē ar savu dzemdi, mēs ļoti bieži dzīvojam no sava prāta, mēs neizjūtam intuīciju, mēs neizjūtam savas tās zīmes, ko mums dod, jo ķermenis ar mums komunicē visu laiku. Tas nav kaut kāds Instagrama vai kas mums dos padomus, bet tas ir mūsu ķermenis. Jā, jau pieskāros par to vēlmi tuvības momentus. Protams, kādas libido vispār nerunājam, tas ir noteikti kaut tabū. Un ļoti bieži arī tas, ka mēs vienkārši, ja mēs neatīram šo dzemdes centru un iegurni, mēs atkārtojam kaut kādus patērnus. Un tas ļoti bieži attiecās uz attiecībām.
Ja mēs pievilkam visu laiku tos pašus pretējo dzimumu vai sievieti vai vīrieti vienalga, tas patērns visu laiku iet. Mēs netiekam jaunās attiecībās. Tas arī, jo mēs esam vēl joprojām turam to veco enerģiju. Tas nozīmē, ka tāda viena pazīme ikdienā varētu būt, kad ir, man, piemēram, kā jogas pasniedzēja, klienti mēdz skriet arī jogas laikās labierīcībā vai... Jā, parasti šiem mūsu iegurnī ir tas hypertension, ja, kad muskulis vairāk ir sajauts, vai arī otrs, ja, kad ir leakage, un tas ir parasti pēc dzemdībām. Un, kas ir interesanti, ārsti pēc dzemdībām parasti, ka sievietēm ir vairāk tā nesaturēšana, jo, ja dzemde ir vairāk viņa nokritus, parasti saka, jāsadzīvo. Vairāk tur nekas, ka pieņemsim klepo, vai lēc, vai šķauda, vai pat iesmējās, urīna nesaturēšana. Un ārsti pasaka, ar vecumu, ģipā, tas normāli. Vai arī pēc dzemdībām, ka tas ir normāli, bet tas nav normāli. Ja mēs strādājam ar saviem muskuļiem, mēs sākam vai nu tieši atbrīvot, vai nu mēs sākam strādāt vairāk tieši ar vagīnas kanālu, tas viss pilnīgi var uzlaboties. Un arī ne tikai strādājot caur vagīnas muskuli, bet arī caur somatiku, ko mēs praktizējam, somatika alignment, šo visu var teiksim tā, izdziedēt, izārstēt. Un to mēs esam jau arī pieredzējuši prakšu laikā, kad tas viss, uzlabojās. Bet kādiem būtu jābūt tiem apstākļiem, lai sieviete jābūt gatava vispār atvērties? Jā. Tas ir diezgan, kā saka, liels darbs, bet es negribētu nevienu, kas klausās, varbūt nobiedēt, ka tagad man būs liels darbs. Katrs mēs sākam ar mazītiņu, ar to mazo solīti. Tad mēs liekam to mazo solīti, tā tad būs nākamais. Mēs iespējams kritīsim, mums iespējams būs, es negribu neko, man neticību, kas vienmēr lielāko daļu notiek, jo sevišķi ejot caur šo dzemdes dziedināšanu, mums ir ļoti liela pretestība. Un es esmu arī pat pieredzējusi, cik interesanti bija vienā apmācības dzemdes aktivizācijā un dzemdes dziedināšanā. Un tā bija laikam viena no pirmajām, man liekam, sesijām, un skolotāji mums vada cauri, jo tās sesijas ir vairāk enerģētiskas un intuitīvas tā kā vadīšanas. Un es tiešām nebiju nogurusi neko, un es sēžu uz dīvānu, un es atslēdzos, es pilnīgi atslēdzos un pamostos, man likās, ka es biju pamodusies, un es pamostos tajā brīdī, kad, viņi visi jau aicina apakaļ, vai, tā uz beigām. Un es tā nesapratu, kur, man liekas, es kaut kur aizlidoju, es kaut kur biju tur, jau sākās visi tie te, kad, man tur baigā dziļais process bija. Bet īstenībā izrādās tas mūsu ķermeņa automātisks refleks, es negribu iet tajā, es neesmu gājis. Tātad mums ir uzreiz aizslēdzās, cik mūsu iekšējais ķermenis, mūsu prāts, mums viss ir tik saslēgts kopā, ka mums izslēdz. Vienkārši es sēžot, izslēdzos. Tā kā ir dažādi šīs pretestības, un ka mēs iesim noteikti cauri katrs. Bet es vienmēr uzsveru, ka vienkārši ir jāiet cauri. Nekas nebūs caur puķītēm un visiem skaistumam. Man liekas, ka tieši šie brīži, ka mēs varbūt sašķiramies ar kaut kādiem šķēršļiem, ir tie, kas mūs vairāk transformē, audzina. Tā kā tā, jā. Paldies, jā. Jā, tas tāds svētīgs darbs. Vairāk sievietēm tādu atklāt sevī, kad vajag ar to pastrādāt. Jā, un man liekas, ka mēs vienkārši kautrējamies par to runāt. Mēs esam apspiestas, nezinu, cik jau gadsimtus nerunāt par to, nebūt brīvām, jo, ja mēs skatāmies agrāk, pirms impēriju laikiem visas sieviete bija tā, kas valdīja, un nevis valdīja, lai varu iegūtu, bet viņa deva zīmes no savas dzemdes, no sava ķermeņa, viņa vadīja savas ciltis, nevis no kaut kāda no ļaunuma vai no kāda. Un nerunāsim atkal slikti neko par vīriešiem, es mīlu vīriešus. Bet redz, vīrietis nāca iekšā, un
sāka sievietes dedzināt uz sārtiem, kuras bija, pieņemsim, ar zālītēm darbojās vai ar dziedināšanu, lai iznīcinātu, jo mūsu sievietēs mums ir iekšējais tāds spēks, ar ko mēs varam just, mēs varam vadīt, mēs varam dziedināt. Un šis redz tiem vīriešiem nebija paprātam, un vēl joprojām mēs ejam to laiku, bet kā runā varbūt enerģētiski cilvēki, kad mēs sievietes nākam savos centros apakaļ un mēs, lai mainītu šo posmu uz zemes. Tā kā mēs atmostamies, un tāpēc varbūt iespējams, kad ir šis laiks, kad mēs vairāk runājam par šādām lietām, un tu atmodies, jo, kad mēs dzirdam, kad viens kaut ko pasaka, kaut kas notiek, noreaģē tavā ķermenī, un tas jau ir tas, jau es sāku jau iet to ceļu, un neko nevajag tur kaut kāds darīt, nekādas prakses, bet jau kaut kas atmostās tavā ķermenī. Bet, zin kā, man liekas, tas ir tāds, tā kā tev ir jāsaskarās ar kaut kādu to problēmu, nu tā kā pašam, tev ir jāpiedzīvo tā kaut kāda trauma, problēma, cikls, kuram tu ej līdz tam brīdim, kad tev jau liekas, nu viss, man tā kā jau apnīk šis, tā kā tas izmisums mijas ar tādu tā kā vispār neziņu, ko man tālāk darīt, jo tiešām neviens par to nerunā, un kā es tagad runāšu kaut kā tur jocīgā vai ne par kaut ko. Bet tad, kā tu saki, tu kaut kur pausu galam kādu sāc dzirdēt, un tad lēnītēm vispār tu nonāc līdz kaut kādām atbildēm, jo tas ir īstenībā tik tā skumji, cik ļoti mēs esam aizgājuši no tā visa prom, ka labi, mēs nerunājam pat par to, ka varbūt mēs nezinām sievietes, kā kaut kādos mirkļos darīt, bet tas fakts jau vien, ka tu ej cauri kaut kam nezināmam, un tev liekas, ka tu esi tāda viena, kad ar tevi kaut kas nav vai nelabi, bet īstenībā tavai draudzenei, tavai tur kolēģei, īstenībā visām sievietēm tev apkārt arī ir kaut kādas plus mīnus līdzīgas tās lietas, bet mēs visas sēžam savā klusībā un tur domājam, ka mēs nabadzītas viens pašas kaut kādas, un tas ir tas, kas man visvairāk bieži vien sāp, kad nav pat īsti ar ko par to runāt. Nu, tā kā, kam prasīt, es nevaru aiziet pie ārsta uz, veselības centru 4 uzprasīt, kā man dziedināties tagad, jo es tur nejūtu kaut kādu baudu, vai es pat negribu, vai vēl kaut ko. Es tev uzreiz iestarpināšu iekšā par dakteriem ejot, runājot. Es ļoti ceru, es ļoti arī ceru, ka varbūt kāds ginekologs tagad mūs bet ir labi dakteri. Protams, un arī klausīsies. Kas īstenībā vīrietis, ejot pie vīrieša ginekologa, vismaz man tāda pieredze bijis, ar kādu maigumu viņš pieiet tev klāt. Ar kādu pieiet sieviete. Iebāž visu iekšā ar spēku, nesagatavojot ar visu tev pilnīgi. Viņa pat neparunājās. Tieši tā, un es tikko biju arī klīnikā. Jo piedod, kad atkāpīt mani izdziedināja vīrietis ginekologs. Tikai tādēļ, ka viņš vienīgais spēja vispār tiešām caur maigumu un caur savām zināšanām saskatīt manu problēmu, jo pārējās sievietes vienkārši tā kā apstāst, čuk. Un pat nesēs, bet arī, ko viņas ievada iekšā mūsu organā. Tā enerģija. Un tas, kad viss tur ir dzīves. Tās nav vienkārši kaut kāda gaļiņa, muskulīša vai kas. Tas ir viss dzīves un reaģē. Ja tev ieliek iekšā kaut kādu darba rīku vai ko, un tas nav sagatavots, mums konstanti viss saraujās. Un ļoti bieži sievietes, es esmu dzirdējusi, ka tieši ir gājušas cauri viņas traumatiskām pieredzēm tieši pie ginekologa. Nedod Dievs jaunas meitenes. Tieši tā, jā. Tā kā, tā ir, liela tēma. Es ļoti ceru, ka tā kā ir tādi cilvēki vairāk kā tu, un vispār, kad ja mēs runājam par to skaļāk, tad arī tie speciālisti un dakteri ir atvērtāki. Jo man vienkārši paveicās, ka man ir tā intuīcija, un es jūtu, ka kaut kas nav, un man nederēja tās atbildes no klasiskiem ārstiem, un tad pie manis atnāca mans ārsts. Un arī ar to maigumu, un ar to, kad iedziļinās tajā procesā. Jā, tā, kad ir tie sirds cilvēki, viņi ir. Bet es vēlētos novēlēt pārējiem arī būt atvērtākiem pret šo un vispār pret tēmām, kas varbūt nav tādas klasiski no medicīnas izrietošas. Jā.
Bet vēl arī, kas ir tie, pieņemsim, tie faktori, kas mūs noved vispār līdz tam saspringumam. Jo par to jau arī var daudz runāt, kā mēs īstenībā pašas sev nodaram pāri. Arī, kad, ja sabiedrībā arī, manuprāt, ir tas priekšstats, ka, ja tu esi attiecībās, tad tev vienmēr ir jādara tas, ko otrs grib, otram jādara tas, ko tu gribi. Kā tas taču ir normāli, vai ne? Un ja tu tur kādam kādreiz atsaki, tad viss tu man vairs nemīli, apmēram no sērijas, vai ne? Bet tur jau arī ir tās sekas, kad mēs darām kaut ko, ko mēs negribam, ilgstoši, it kā ar to, ka, bet viss jau taču ir kārtībā. Un tad... Jā, tas ir, man liekas, ir pieņemts, jo redz, no kurienes mēs mācāmies. Mēs mācāmies no saviem vecākiem. Kurienes mūsu vecāki ir nākuši no padomu laikiem, ja? Kur man liekas šī, es nezinu, es varbūt atkal nepareizi kaut ko pieminēšu, varbūt kādu aizskašu, kādu ģimeni, kur bija šī mīlošais ģimenes paraugs, ja, un modelis, ja? Bet manos draugos un man pašai, ja, es neredzēju to mīlestību. Ja man vecāki pašķīrās, kad es biju jauna, es neredzēju. Vai pieņemsim kādās ģimenē atkal ir klapēšana, fiziski iespaidošana. Tātad no kā mēs mācāmies? Un tas jau arī aiziet uz to. Tad man jau nav nekāda nemaz iespēja zināt, kā ir savādāk. Un sevišķi vīrietim, ja, kas arī no padomu laikiem, kādas tās bija iespējas, vai kāds viņam iemācīja, kad ir emocionāli jārunā ar sievieti, vai pieņemsim, man būtu jāuzprasa, kurā ciklā tu esi, kurā periodā, pieņemsim. Vispār, cik ir vīrieši, kuri uzdod jautājumus? Kas ir cikls? Tā lieta, ja, vai pasaka, viņai taču jau atkal tās mēnešu reizes jau sagājas sviestā atkal. 3 dienas pirms jau. Jā. Bet, protams, vīrietis nevarēs to zināt, ja vīrietis nevarēs to zināt, ja mēs sievieti to nepateiksim. Pieņemsim, ja klausās tagad vīrieši runājiet ar savām sievām, sievietēm un paprasiet, kur tu esi savā ciklā. Ir aplikācijas, pieņemsim, es un mans partneris, mēs lietojam aplikāciju Flow. Un vīrietis var sakonekties, viņš redz, kurā Šodien ar viņu nerunāt. Bet tieši tā, varbūt maigāk vajag pieiet. Un es, pieņemsim, arī zinu, ka es jau jūtu, man pirmā diena, es pasaku, Santī, ja bez bišķiņa sakāpju uz augšu, viņš sapratīs, ka labi, tas nav pret viņu vērsts. Nekas nav par viņu. Un to var paiet savādāk, un arī šīs attiecības tiešām uzlabojās, jo mēs esam sievietes, ka mums ir cikls iet, katrai, ņemsim vidēji 28 dienas. Vīrietim tās ir 24 stundas. Emocija ir, nākamajā rītā pieceļot, nav nekā vairāk. Mēs ejam 28 dienas, un mums viss tas mainās. Tā kā... Bet, ja mēs iesaistam vīrieši arī mūsu tēmā, tev ir darbs ar enerģiju, tad kas ir tie lielākie bloki, kas mums neļauj dzīvot ar lielāku jaudu savā ikdienā? Vai būt tādā patiesā savā versijā? Nebūt ķermenī. Dzīvot, no prāta un nejust ķermenī, jo es zinu, kad savu laiku un vēl joprojām es pasniedzu šīs enerģijas prakses, un daudz cilvēku atnāk un viņi saka, ka es nejūtu neko. Pirmkārt, tu vari vai nejust, protams, tas process vienalga notiek, bet par to nav tēma, bet es nejūtu neko. Kāpēc nejūtu? Jo tu neesi ķermenī, jo esi bijis 30 gadus vai cik vienalga tie gadi ir, ka tu esi bijis laiku prātā. Vai arī tu visu laiku kontrolē to situāciju. Tātad tas būs vispār ļoti grūti to kaut ko sajust. Un tas ir tas man lielākais bloks, kas mums attur no tās enerģijas, kas mums viņai ir un kas mums dod to īsto spēku. Es uzreiz kaut kā atcerēju savu pieredzi ar tevi. Un, labi, mums bija darbs grupā, individuāli noteikti tas ir citādāk. Bet tajā pirmajā reizē es nezināju, kad man nav vesels ieguns, un tā sesija man to izcēla ārā, un es saslimu ar kaklu, un man pazuda balss. Pilnībā pazuda, un mans darbs ir balss. Un otrā reizē, ko es izdarīju, es zinu, ka tu jūti, bet es vienkārši uzliku bloku, jo man bija tiešām tāda baila
vispār ietur dziļāk, jo es domāju, es saslimšu vienkārši vēl vairāk, bet tajās brīdīs nebija gatava. Un man nevajadzēja vienkārši tur būt un vajadzēja gaidīt īsto brīdi, kad es esmu gatava, jo tagad šajā dzīves posmā, kad es esmu gatava, tad tās sajūtas ir pilnīgi citas darbā ar enerģiju. Un tad liekas, kā es varēju nobīties pat no sevis, bet tajā brīdī tiešām es negribēju sajust vispār, kas tas tāds ir. Jā, un daudziem cilvēkiem tā ir, kad daudziem cilvēkiem šīs bailes nāk, un daudzi nav gatavi iet tam cauri. Un ir arī tā, ka varbūt nav tas īstais laiks. Jā, varbūt. Protams, ir atkal noteikti tādi gadījumi, kad ir tāda pilnīga ignorance, kad vajag tādu kaut kādu. Bet tev ir tādi gadījumi bijuši, kad, nezinu, kāds cits atvēr to cilvēku, un viņš nav gatavs, bet tu tiec pie viņa klāt. Es zinu, ka ļoti labs paraugs ir Sieviete atved vīrieti. Jā, pirms Ziemassvētkiem, tas bija arī Latvijā, kad es tikko sāku atkal braukt uz Latviju un sakontaktēties ar visiem cilvēkiem, un tas bija viens no pirmajām sesijām, bija pirms Ziemassvētkiem, un divas sievietes bija atraduši vēl divus vīrus, apmēram tā. Tev ir jānāk, un tad redzēt, kad īpaši nekas tas process nenotiek, un pēc sesijas viņa teica, tur pa klusu bija mūzika, jo viņa bija telpas stūrī, tādi vairāk jātās. Jā, un ja kāds tev atvedīs aiz rokas, nebūs nekas. Tas ir tās pats, kad alkoholiķi nevar izārstēt, ja viņš pats to nevēlās. Kā arī šeit ir, jo viss pilnīgi sākās ar savu nodomu. Un tā es arī vadu prakses. Ir jābūt manam nodomam, kāpēc es gribu strādāt ar tevīm, un tev ir jānāk uz manu praksi ar nodomu. Un šo es ļoti arī varu redzēt individuālajās sesijās, kad cilvēks grib atnākt izmēģināt. Pastīties, kas tas ir. Es tur dzirdēju, manai draudzenei kaut kas tur bija, vai es redzu visus video Instagramās, un man vienkārši gribās to pieredzēt. Tad arī būs tas, kad tu atnāci paskatīties. Tīpaši kundalīnī, man liekas, jo Instagram, vispār sociālajos tīklos tas izskatās tā kā, wow, kas tur tiem cilvēkiem notiek, tā kā viņi tur kratās un vēl nezinu kas, bet, un tad tas ir, es esmu daudz pats dzirdējis, ka, es arī gribu tā kā tas tiešām tā strādā, un kad arī, kad mēs sākām somatiku praktizēt, tur jau arī tas pats kaut kādā brīdī ir, un tad cilvēki arī grib tā kā pārbaudīt, vai man ar tādu neticību kaut kādu nāk un skepsi, un vai tad tiešām tas nav tikai tur uztaisīts dēļ filmu. Zinu, ko es atklāšu, tad noteikti mums auditorija lielāka dzird, kā man nāku tikai uz grupām, ja tie ir 11 cilvēki vienā grupā. Es viņiem visiem jūs varu pateikt. Tas viss notiek īstenībā, bet lielāko daļu tie video, kas ir filmēti uz cilvēkiem, kas jau ir atvērti. Viņiem ir enerģijas ceļi atvērti, iespējams, viņi ir nākuši uz 10 sesijām, vai tikko izgājuši arī apmācības, kur jau tu esi visu laiku bijis vajā. Un, ja tā ir tiešām sesija kaut kāda, kur pieņemsim cilvēki, ņemsim 10 cilvēki, iespējams, ka 4 ir ļoti, kam tās kustības notiek, un pārējiem ir tas process ir vairāk uz mierīgo pusi. Un otrs ir tas, ka ne jau visu laiku tev kratās vai tās emocijas prākšu laikā tās grupas sesijas enerģijas praksēs. Mēs sākās mierīgāk, tad ir kulminācija, atkal mierīgāk, kulminācija. Tad mēs atkal sākam domāt, ko mums jātaisa ēst vakarā ir. Man jāiet apakaļ sesijā, tas ir viss. Un tie video ir noķert tad, kad tas jā. Tā kā saka akmentiņš mūsu vadītāja lauciņā, ka mēs parādām visu to, kas tas baigais actions, ir tā kā. Jā, bet ir jau, kam ir arī pirmajās reizēs tā arī, bet tas tā ir, un es parasti arī vienmēr cilvēkiem saku, tas nav pašmērķis, tev kratīties tagad un kaut ko darīt, bet, tas ir tas mūsu prāts, kurš pieslēdzas un kurš grib to akšanu kaut kādu, wow, viņi tur kaut kādu maģiju nodarbojās. Tas ir smieklīgi, jā. Vēl vienu jautājumu par to, kā tu atjauno savu enerģiju, jo darbs ar enerģiju tev ir viens, man liekas, ne tikai kā tu atjauno, bet arī kā tu aizsargā savu enerģiju. Vai tev ir kaut kāds tāds, nevajag detaļas atklāt, bet lai tu varētu būt pats spēcīgāka
un turēt to telpu cilvēkam. Redz, atkal mēs noteikti meklēsim kaut ko, te ir atkal jābūt kaut kādai sevišķai, nezinu, praksē, kaut kādam rituālam. Man ir savs rituāls, protams, ko es uzsāku pirms sesijas, man ir savi, teiksim, burumvārdi. Savs, ko es palūdzu un veidot šo telpu aizsardzību, bet mans uzskats ir, es neko nepieņemu un es neko nedodu. Viss, kas notiek, notiek tavā telpā, viss, kas notiek, notiek manā telpā. Gudri cilvēki ir teikuši man, ir jātīra saules spinums pēc sesijas, tas var saslēgties ar sauli, pieņemsim nākamajā dienā, vienalga, vai viņa mums ir debesīs, vai viņa nav, mums saņemam to spēku, mēs iztīram. Cik interesanti ir, kas ar manīm notiek, 1-pret-1 sesijās es to neizjūtu, bet grupas sesijās man ļoti sāp dzemde pēc tam. Un dzemde ir, man patīk teikt, kā putekļu sūcējs, visu uzsūc. Un es atkal teikšu, es neuzsūcu nevienu enerģiju, es neuzsūcu tavu emociju, neko, bet tas vienkārši tā enerģija iziet cauri, jā. Un sesijas laikā es jūtos perfekti, un pēc tam es jau jūtu, ka cilvēki iet projām, man vēders tā kā bumba uzaug un sāp. Un pēdējā reizē bija tā, ka man šitā jāstāv. Un kas ir interesanti, varbūt arī ne tik ļoti dzemde, bet kāpēc tas notiek? Mums ir naba. Ko mēs esam, ka mēs esam mammas vēderā esam bijuši, mēs visu saņēmām caur nabu. Tātad ēdienu, enerģiju, jūs abas esat mammas, jūs to zinat. Tagad šī naba mums ir atvērtais centrs, mēs visu saņemam iekšēji. Un viens veids, kā to aizsargāt, ir apsiets jostu, jo tas tā kā aizsargā. Es zinu, Santī, mans partneris, viņš līmēja savā laikā plāsterus, aiztaisot nabu ciet. Un tikpat labi paskatoties uz mūsu vecajām tradīcijām, mūsu skaistās jostas, mēs taču ar sienu viņas apkārt, un tas jau viss no visām vecajām tradīcijām. Tā kā noteikti, ja jūs arī strādājat ar grupām un visām šīm enerģijām, varētu tajā ieskatīties, labi aiztaist ciet, jo tā ir tas mūsu, kur informāciju uzņemam. Bet pēc sesijām tas noteikti ir, man ir atgriezties savā centrā, tik labi pastaigāt plikām kājām, izejot savu parku, pāupojot un aizejot mājās, vienmēr nomazgājot nost to visu. Un es iedomājos, parasti no dušas nāk kaut kas tāds zelta lietas, kas vienkārši man nomazgā nost, un to mēs katrs varam darīt. Jo atkal nekas nav, nezinu, kaut kādas burvības vai kas tā ir mūsu enerģija, un ar mūsu nodomu, ar mūsu enerģiju mēs varam attīrīt to visu. Paldies īstenībā, ka tu padalījies, jo man pēdējās arī 3 grupas ir bijis tā, ka es vienkārši beigās tur visi mostās un es vienkārši tur sāpēs. Tu domāji, ka tu esi vienīgā? Jā, nē, es jūtu, ka tas ir kaut kāds tā kā procesings, bet man nebija izskaidrojums tam, kāpēc. Jo, paldies. Jā, kā uzlīmē plāsterī. Jā. Ietīšos maisā. Jā, mums ir Ziedlejs, kur mēs esam. Šī brīnišķīgā vieta ir mūsu atbalstītāji šobrīd. Un tev ir jāizvēlās cipariņš no 1 līdz 4. Un viņiem būs tev kāds īpašs jautājums. 3. Labi. 3. Jautājums par cilvēku potenciālu. Kāds tavuprāt ir iespējami pilnvērtīgākais ceļš un uz dievišķu apziņu, esot cilvēku ķermenī? Un īpaši interesēta atbild par tipisku rietumu cilvēku, kurš saskars ar dažādām filozofijām, mācībām, reliģijām, garīgajām autoritātēm, apziņu paplašinošajām vielām un praksēm, un vienlaikus turpina veikt gluži prozaiskus pienākumus. Ģimene, sociālā vide, finansiālā labklājība un tā tālāk. Tas plaks jautājums. Zīrais jautājums. Tad pirmā daļa bija par potenciālu. Ja? Kāds ir? Tad kāds, tavuprāt, ir iespējami pilnvērtīgākais ceļš uz dievišķo apziņu, esot cilvēku ķermenī? Atkal es iešu pie vecā tā kā nodarilētu plate. Es teikšu, esot un būt ķermenī, strādāt ar ķermeni, jo pirmkārt mums prāts un ķermenis, tās ir
abas savienojamās lietas, un ja mēs gribam strādāt ar pilnveidot savu potenciālu, atgriezties savā ķermenī vai vienalga kaut kur, lai izaugtu, mums jābūt savā ķermenī. Pieņemsim tie paši, pateiksim, ja mēs strādājam ar traumām vai emociju izvadīšanu, mums jābūt ķermenī, nevis jāpeld, mums ir tur kaut kur augšā. Viss ir ļoti skaisti peldēt un saņemt ziņas, bet lai palaistu kaut ko vaļā, mums ir jābūt ķermenim. Un savu potenciālu, man liekas, arī var veidot no tā, ka tu esi atvērts, nu, kā, es negribu teikt visam, bet var pieņemt vai nepieņemt lietas, bet nenolikt otru, pieņemsim, Lāsma tagad pateiks kaut ko, un es nolikšu un teikšu, nē, tas nav. Bet atver savu, tad, jā, tā varētu arī būt. Tu pieņem, ka ir vairāk kaut kas, kā tikai to, ko tu redzi ar savām acīm. Tad, man liekas, tas arī daudz ko parāda tev par cilvēku, un arī tas atver to potenciālu, jā, ka tu vari pilnveidoties un attīstīt to visu. Jā, paldies. Bet tas īstenībā, jā, man arī ļoti rezonē, jo, nu kā vai ne, ejot to savu kaut kādu ceļu, meklējot, tur piedzīvojot visādas pieredzes, liekas, ka, nu, kaut kas, nu, tā kā man ir tur jādzīvo kaut kādos tur, vai ne, tur kaut kādās, es pat nezinu, kā to nosaukt, nu, bet īstenībā jau mēs esam šeit un uz zemes ar šito ķermeni un vislabākais, ko tu vari darīt, arī es pie sevis esmu caur sevi tā kā pārliecinājusies, ka pats tas ķermenis jau zina. Ne jau kaut kāds tur gars, kurš ienāk man kaut ko pasaka. Tas ir mana intuīcija, tas tā iekšējā balss, mana tā gut feeling. Ja, nu, tā kā vienalga, tas ir mans, nu, caur mani tas nāk. Tas nav nekas āršķirīgs. Un ja mēs tā kā sēžam meditācijā un gaidam, kad dzirdēsim to kaut kādu ārējo balsi, tas iespējams nekad nepienāks. Vai arī tā būs kaut kāda pilnīga ilūzija, pilnīgi kaut kas ne tavs. Jā. Un tur, man liekas, arī notiek tā nomaldīšanās, ka cilvēki aiziet vispār kaut kādu, nezinu, kādu tur ceļu un pazūd no šī. Pat arī daudz, nu, ja runājam tie, kas, ja mēs vairāk, jā, gribam sēdēt un sajust visus šos, kas ir augstākais un būt tajās vairāk tajās enerģijās, mēs varētu teikt, ka, jā, es pazaudēju domu. Tagad nesot ķermenī, jo es aizpeldēju kaut kur citur, un tas ir tas, kur tu pazaudēji. Jā, vai tas pazaudēju domu. Varbūt atnāks vēl. Jā, par laikam nebija tik svarīgi. Jā, bet nu redz, tas ir ļoti labs piemērs. Jā. Es tiešām aizvēru acis, un es aizpeldēju kaut kur tur, un es nebiju to tajā ķermenī. Un kur vēl labāk? Jā, un tā otra daļa jautājuma bija par visām, man liekas, kā sabalansēs starp tām visām garīgajām praksēm un darbu, dzīvi. Jā, par tipisku rietumu cilvēku, kurš saskars ar dažādām filozofijām un vienlaikus turpina veikt gluži prozaiskus pienākumus, ikdienas pienākumus. Jā, nu rekur atkal ir tāds, mums ir uzskats, ka, lai tu būtu spirituāls, pieņemsim, tev ir jāģērbjās platās drēbēs, linu drēbēs, vēl ir visādi, kas... mati. Jā, un... Nelietot alkoholu, neiet ārpus mājas. Vēl vispār, kas man arī, tu nedrīkst lietot dezodorantu, jo... piemēram. Jā. Saprot, tās ir jau kaut kādas pilnīgākās, jau... Nākamā kaste kaut kāda. Jā, tieši tā. Man liekas, ka, ja tiešām arī būt tajā centrā, man liekas, paskatīsimies, ko mūsu senči darīja. Un ko viņi darīja? Tas viss vairāk konteksts bija ar dabu. Dabā tu saņēmi ziņas. Dabā tu, nezinu, zālītes savāci. Visu to labi. Šajās dienās varbūt mēs nesūtīšu tev vākt zālītes, bet mēs kā rietumu cilvēks, paskatāmies, ko mums senči darīja. Bet īstenībā kaut kādā ciklā, es tagad vērojot, pieņemsim, savus vecākus arī, viņi iziet kaut kādu to vienu to posmu, kur tu esi tā kā
visā tajā sabiedrībā iekšā, tur tusiņa, dzīve, viss, bet jo vairāk tas tā kā dzīves cikls iet uz kaut kādu vienu galu, sāc iet tur mežā, lasīt tur stēnītes, odziņas, visu kaut ko. Nu, tevi velk tā daba. Jā. Nu, tieši tā. Kad tu sāc vairāk būt pie dabas, vairāk tur ar ģimeni gribēt aizbraukt prom tur no pilsētas, vai ne? Un tur varbūt veselīgāk tādā ziņā, kad vienkārši vietējāk, vienkāršāk tur ēst. Un, nu, tādas tā kā mazas lietas, kas ir tas basics, vai ne? Un izbaudīt vientulību, arī tādu veselību. Man arī galvenais atgriezties, man liekas, pie tā paša es, vai tas ir tas, ko es gribu, un atkal parunā ar sevīm un sajūti. Nevis centrēts no ego, tāpēc, ka viena mana druška teica, ka man tagad ir jāiet cauri ajavaskas piedzīvojumam, un es tikai atgūšu to savu, vai tas ir tas, ko man vajag? Jā, tas viss ir pilnīgi derīgs, un es arī ļoti atzīstu par to, ka ir jāizmēģina lietas, jo, ja tu neizmēģinās lietas, kā tu atradīsi, kas ir tavs. Bet vienmēr ir jāatgriežās, vai tas ir tiešām tas, ko es gribu, vai es daru, tāpēc, kad ir vajag modīgi to darīt. Jā. Un tas ir, man liekas, tagad mūsdienās mums jādara, tāpēc, ka viss citi darīja. Un īstenībā ļoti labi, es vakar redzēju Instagramā kaut kāds tur postiņš bija uztaisīts. Spirituāls cilvēks nav tas, kas strādā ar traumām, un Palo Santos lieto un visādi šos izlikums, bet vienalga nesā to masku virsū. Un ļoti daudz cilvēki ir tādi jau, kas bet es tagad strādāju ar sevīm, un es esmu tagad tas tīrais un labais, bet īstenībā tagad Dievs, cik daudzas tās maskas vēl joprojām ir. Tā kā tas, ka man ir savas prakses, man ir Palo Santos, un viens šitie pārējie nenozīmē, ka es esmu spirituālais, un es esmu tagad viss izārstējies. Jo tas no otra galējība, tur ieiet tajā spirituālajā ego, kur tu esi vislabākais, un tu zini labāk kā citi, un tu taču tagad esi atmodies. Un... Tā kā tieši man liekas, ka tas ir pretējais, kā varbūt cits cilvēks, kas vēl nav uzsācis to ceļu. Tā kā, Jā. Paldies. Jautājums no iepriekšējā viesa. Jums tā arī ir? Tas ir jaunais tāds, divi jauni tādi. Jā, iepriekšējā epizode bija ar Ralfu Gaupšteinu, un viņa jautājums bija... Viņš nezināja, kas nāks arī, tāpēc tas ir tāds arī plašs, un viņš tev jautāja... Nosauc vienu no lielākajiem priekš tevis dzīves domu graudiem, ko kāds tev ir pateicis, kas tiešām ir bijusi patiesība, un vienu domu graudu, ko kāds tev ir teicis, bet tu esi pārliecinājusies, ka tās ir pilnīgākās muļķības. Dzīvajā jautājumā. Dzīves padomu. Tā, kāds man ir teicis, kas ir domu grauds? Nu, kaut kāda tā kā patiesība vai pamācība. Tur, nezinu, ja tu tur smagi strādāsi, tad tu visu sasniegs apmēram. Tievs, man tagad uzreiz ielēc viens jautājums. Vai kāds no skolotājiem? Es nezinu, vai man mamma klausīsies. Es nezinu, tas laikam man iestrēdis, jo no diezgan bērnības, un kas arī es ar to ļoti daudz strādājusi, kad ir pateikts, aiz mīlestības, aiz pasargāšanas. Nezinu, man gribās ar to rupjo vārdu teikt. Mēs varam teikt. Tas būs latviešu vārds. Augstāk pa savu dirsu neuzliks. Domājot to, ka tu nebūsi prezidents, vai tu nebūsi balerīna, vai tu nebūsi kosmonauts. Tas ir, kas man ir palicis, un es ļoti daudz esmu strādājies ar to, kad pasargājot mani, lai es neviltos, kaut kas tāds paliks, bet man tie spārniņi, tie eņģeļi tika nogriezti automātiski, jo es taču nevarēšu. Cik es esmu, kas es esmu, vairāk es nekas nebūšu. Nekas neesmu no sērijas. Jā. Negribot gadiem tas man ir sēdējis iekšā, kas manu potenciāli ir nospiedis un sev ar šo strādājot to ticību rast atkal. Es varu, un es vēl vairāk, un varu uzvilkt vairāk augstāk par savu galvu. Jā. Tā kā... Un patiesība. Varbūt no kāda skolotāja vai... Kāds dzīves tāds message, ko tu esi paņēmusi kā tāds,
Vai no tuva cilvēka? Interesanti ir tas, ka es neatceros nekad grāmatu nosaukumus, neatceros filmas, neatceros aktieru vārdus. Un man liekas, par šādiem kaut kādiem, ka es varētu pateikt teicienu, man liekas, man būs baigi grūti. Redz, labais neiesēžās. Iesēžās tas sliktais. Atkal jau kaut ko padomāt, būs vērts. Ka mēs ilgi turamies pie sliktā. Vai ne? Ar kaut ko es runāju arī podkāstā, kad, nezinu, tev var būt miljons klientu, labi, ja tur cik tu esi amazing, un tad tev uzrakstīs viens kaut kādu sūdu, un tā kā domās, viss ar mani kaut kas nav kārtīgi. Un strādās ar sevi, lai palaistu to vaļā. Tagad man īstenībā ienāca tas, bet man tikko, nu, tas varētu, man liekas arī, tu kā Lāsma bija somatika elementa treiningā Maltā. Man liekas, Santi ir to minējis, kad nevis nodzīvo dzīvi, bet, nu, tā, kad tu mirst, es nepateikšu atkal to skaistiem vārdiem, bet lai tev atcerās nevis to, ko tu esi izdarījis, bet atcerētos tev kā personu, kā cilvēku. Es nepateikšu atkal skaistiem vārdiem to, bet apmēram doma skaidri, jā. Jā. Jā, jo mēs varam arī tāda vēlme kaut ko pierādīt ar kaut kādiem darbiem, bet caur varbūt ne to, ko tava sirds saka, un tad jau tas ir tāds diezgan bezpersonisks gala rezultāts, jo tas nav tavs. Tur. Jā. Jā, paldies. Paldies. Viss skaisti. Paldies tev, jā, ka tu biji, ka tu dalies, vispār, ka tu dalies par visu šo, ka tu uzņemies drosmi par to runāt. Jā, mums ir tāda sievišķīga dāvana. Paldies, liels. To varēs arī paņemt sev līdzi. Jā, es varu apskatīties jau tagad. Jā. Vai, cik skaisti. Arī kaut kas no dabas, lai tu varētu. Saules, rozes, sērums, Dievs, tikai mīlestībā radīt. Dievs, cik skaisti. Šo rada Elizabete. Meitene. Cik skaisti, liels arī paldies. Arī no sirds. Un viņa tev viņu dāvina. Nopietni. Paldies, liels Elizabetei. Cik skaisti. Liels paldies. Paldies tev. Un nobeigumā tev ir jāuzdod jautājums nākamajam viesim vai viesei, nezinot, kas tas būs. Jā, laikam nebūs nekāds dziļais jautājums. Man liekas, mēs esam ļoti daudz ko jau dziļi izrunājuši. Gribās kaut ko tādu vairāk ielikt iekšā, kādu vieglumu. Tad, man liekas, tas jautājums būs, kas ir tas, no kā tu kautrējies, vai tev ir kauns, un ko tu neesi pastāstījis nevienam? Wow! Vai nekaunēsies atklāt? Ir opcija arī nokaunēties un neatklāt. Bet tas ir atkal turpinās. Ir jārunā. Ir jārunā. Jo varbūt kāds cits vai nemācīsies no tā. Tieši tā. Jā, nu vēlreiz paldies tev un ar to arī es veicu. Lai lieliska diena. Paldies.